modernā baznīca saka, pielūgt ir labi, nav jau svarīgi, ko tu lūdz. Liekam akcentu uz kā lūdz, un tad lūkšana tiek padarīta par kaut ko egzotisku. Bet ko mēs lūdzam? Daudz saka, tas tagad nav svarīgi. Tagad pa jaunam, visi akcents uz to, kā lūdz. Jā, varbūt kāds ceļojums, kāds mērķis, kāds milzīgs pasākums, kas ar kājas vienā stulsnās. Varbūt tāda jautra lūkšana, kā jaunieši saka, tusiņš, burziņš, un mēs tā skaļi un aplaudējam un lēkājam, un es atceros, kā man puisis, laikam tā bija meita, nebūtu svarīgi, jauns cilvēks stāstīja par kādu garīgu pasākumu. To viņš teica, tā bija forši. Forši. Es pieļauju prasīju, vai forši ir tas pats, kas kruti. Viņš uz mani paskatījās, laikā viņš nesaprata man ironiju. Viņš teica, jā, tas pats vien ir. Labi, tā tad bija forši un kruti. Un kāds izpaudās? Mēs vicinājam rokas un ziniet, mācītāji, nebija jau kā tais vecos laikos, tagad tas jaunais cilvēks tā pasmaidīja uz mani, kā saka, adresēja man to ironiju. Es pārstāvu vecos laikus, protams, viņam bija taisnība. Mācītāji nebija kā vecos laikos, ka tādiem čugunu ģīmiem viss tur sēž, un viens tai kancele tur runā, un tik pa to jēž. Nē, mums bija kruti, mums bija forši, mēs tur, kā saka, aplaudējam un lēkājam, un tas jaunais cilvēks tā kaut kāda kautrība ir palikusi, viņš tā klusāk teica, pabučoties jau varēja. Jā, var iedomāties. Jā, tas jau iet pie sirds. Uz tāda veida lūkšanu var daudz lūdzējs dabūt. Tikai kādu no tam jēga. Izņemot to, kā citēja vienu literāru darbu, aptumušos tiek ļaužu prāts. Jā, Sātans savu ražu vāc.